es šodien veicu mazu eksperimentu. Šobrīd man tur dzirnavās ir prosas graudi, kuri topa par miltiem. Tagad es viņus no dzirnaviņām pārbēru sietā. Izsijāsim, man jau te viena porcija apakšā ir. Pamēģināsim tad izsijāt šito. Viņi ir silti, karsti, pat karsti. Jo, graudiņi ir diezgan cieti, jā, un tā kā. Labi, pagaidām pauzē. Tā, nu viņi ir izsijājušies, viņi ir diezgan tādi parupi, bet izgāja cauri šim sietam. Jā. Tā kā, jā, un tagad es mēģināšu eksperimentēt. Es izmēģināšu dažādus variantus, kas man no tā izdosies. Prosa ir bez struktūras ļoti veselīga cilvēkam, bet tieši ēst nepārtraukti prosas biezputru negribu, tāpēc es mēģināšu prosu eksperimentēt, nemeklējot informāciju internetā. Redzēsim, kas no tā viss sanāks. Šajā bļodā es izmēģināšu pankūkas. Sākumā uztaisīšu, iemaisīšu kā plānai pankūkai, un pēc tam atkal piejaukšu jau klāt, izveidošu mīklu kā biezām, pufīgām krējuma vai jogurta vai kefīra pankūkām. Noiepauzējam, pievienojam vienu olu, uz izjūtām cukuru, pieliksim arī sāli un vienkārši ūdeni. Tā, es jau esmu iejaukusi sāli, cukuru un ūdeni. Un tagad mēģināšu visu izmaisīt tādā plāno pankūkas mīklas konsistencē. Un pēc tam jau karsēšu pannu, kas no tā sanāks. Var redzēt gar maliņiem, gar malu briest tādi tā kā graudiņi. Var jau būt, kad viņiem ir vajadzīgs tas briešanas process. Tā. Graudiņi ir cieti. Jā, tā nogaršojot tos, viņi tiešām ļoti, ļoti cieti. Iespējams, varbūt tas, ka mīklai vajadzētu pastāvēt. Tā, kas man te ir iekšā. Nezinu. Tā, izkusts tas bija cukurs. Es uzlēju uz pannas, tā kā plāno pankūku taisu. Tā, nu skatīsimies. Konsistence nav patīkam garšīga, viņa sita tādu rūgtumu, bet nu vienkārši izmēģināsim, kas no visa šitā sanāks. Nezinu, ko man labāk paņemt. Pārbaudīt maliņas. Smarža gan nav slikta. Tā kā pankūkām, bet redziet, tādi graudiņi veidojās vienalga. Nezinu, ar ko lai es siera lāpsta. Tā, es nolikšu mazāku uguni. Sadegt mums nevajag. Man nav tās silikona lāpstiņas. Tā kā es gribētu. Labi, paņemšu. Vienkārši karplece gan. Tā. Šeit jau ir maliņa.
uzliksim uz 3. Tagad man viņu vienkārši vajadzētu apgriezt. Neuzlikot kameru uz statīva. Tā, var jau redzēt, ka tur apakš ir apcepusies. Tā es uzlikšu uz pauzi, lai es viņu varu apgriezt. Tā, no es viņu apgriezu. Šeit viņai nosēdumi ir tā kā kartupeļu miltiem līdzīgi kaut kas jāmaisa. Masa kā tāda, kas ir šādā veidā, nav garšīga. Nu, sit tādu rūgtumu. Bet uztaisīsim. Tā, uzliksim vēl bišķiņu. Tā. Var redzēt, ka tādi graudiņi sitās, izsit cauri tādu graudainīgumu. Viņi izgāja cauri tam sietam. Uzliksim uz visu pilnu antēnu. Tā, nu, paskatīsimies, kāds mums būs rezultāts uz šo Prāses miltu pankūku. Bet visticamāk, es atkal uzlikšu uz pauzes, nosēdīšos un uzlikšu jau uz šķīvi, un tad mēģināsim degustēt. Nu, lūk, tā ir pankūka uz šķīvja. Mēģināšu viņu tā vienkārši bez neko. Kas tā stingrāks atsapies, kraukšķīgāks. Teikšu, kad ļoti garšīgi, tā kā pēc čipsa. Kas tā stingrāk piededzis. Nu, šitas ir garšīgākais veids, kā es uzsādu Prāsu. Es ticu, ka noteikti var nopirkt arī Prāsas miltus vai kā. Bet nevajag zapti klāt, neko. Teikšu, ka šis man variants garšo. Padalieties video, kāda ir jūsu pieredze. Es uztaisīšu jaunu video. Un no tā atlikuma, kas man ir palicis, es piebēršu vēl vairāk Prāsu. Pielikšu jogurtu. Man nav krējuma. Jogurtu. Sodu. Un paskatīsimies, kas sanāk no biezām pankūkām. Bet tas būs atsevišķs video. Ok. Tā, esmu uzkarsējusi pannu. Šoreiz paņēmu mazo čuguna panneņu, jo eksperimentāli taisīšu, kā jau minēju iepriekšējā video, tai pašai masai, kas bija plānai pankūku mīklei domāta, no Prāsas, ko pati sablenderēju, samalu, pareizāk sakot, uztaisīt jogurta vai kefīra vai ar sodu dzēsta mīkliņa biezā. Un skatīsimies, kas no tā sanāk. Tā, mīklis es uztaisījusi tik biezu. Es nezinu, vai ir milti. Varbūt vajadzēs uztaisīt vēl
vēl biezāku, bet šobrīd es uzlikšu uz pauzi, uzliksim jau, lai cepās. Skatīsimies pēc mirkļa. Uzliku uz pannas un graudiņi atgādina tā kā mannā graudiņus. Nu tad skatīsimies, kas no tā visa sanāks. Uzliksim vēl bišķiņu uz 6. Jā, plānās pankūkas tiešām sanāca garšīgas, interesantas, lai gan mīklas ir tādu rūgtumu. Nezinu, kā būs, kad šeit ir pievienota klāta soda. Nē, šādā veidā nav garšīgs. Bet skatīsimies, kas no šitā sanāks. Es uzlikšu uz pauzīti. Turpināšu, kad būs atgriezt uz otru pusīti. Tā, šādā veidā griezīsim viņu uz otru pusīti. Es neliešu klāt pagaidām eļļu. Izmantojuši šādu eļļu. Nu, pūšās tāpatās kā parastās pankūkas. Kad taisam kefīra pankūkas. Tas te ir tāda graudiņa. Tā kā no mannā būtu kaut kas veidots. Tā. Šādi. Slēdzam ārā. Nu, tad jau es atkal turpināšu, kad degustēsim. Nu, lūk tā, uz šķīvīša ir uzlikts mans eksperiments. Eksperimentēsim, kas te tagad ir. Prosas, milti, graudi. Nu, viņš ir samalies tā kā apmēram mannā. Tā. Irdens. Nu, es tai masai neko nepieliku vairāk klāt, kas bija plānai pankūkai, ne cukuru, ne sāli, ne saldu, neko tādu netaisīju. Lūk, tāds. Jā, graudains. Izcepies cauri ir. Es pat teikšu, ka ļoti patīkam garša. Jā, nu, akurāt, ja grib. Tad var pielikt kaut ko. Man ir tāda jāņogas savārītas. Jā, ja garšo sāļš. Sāļš. Garšo salds. Ja varam izmantot zapti. Un tāda irdena. Plānā pankūciņa man patika tā kā labāk, bet šodien nav nevainas. Tā kā prosu var arī šādā veidā apēst, jo bieži vien mēs nopērkam. Zinām, ka veselīgi ir, kam garšo ļoti biezputru, viss kārtībā, bet, nu, visu laiku ēst prosas biezputru. Es neesmu iemācījusies, savus pašu biezputru katru īsti ēst. Vai prosu, ne. Nu, vai nebūtu jāizmet tā kā laukā, vai jāizbera mērā, vai jāieperina kaut kādi kukaiņi. Tad šitas ir labs variants, kā viņu izmantot. Ja jums patika, liekat laiku, padalieties un mēģināt paši. Jauku, svētīgu dienu!